tāda dīvaina skaņa. Ak, tā? Jā. To vecās Praulienes dievnieks taisa. Saka, rotkalis senās rotas kaļot. Un kādas ta šim tās rotas? Nezinu. Smukas? Neesmu redzējusi. Aha. Klausies, un viņam naudas daudz? Kā lai es to zinu? Neesmu prasījusi. Ja tev tas jāzina, aizēj uzprasi pats. Klausies, nu ko tu tāda fikta paliec? Agrāk tu tāda nebija. Tagad pasaku vienu vārdu, 10 pretī dabūnu. Kas ar tevi notiek? Nekas. Nu, es domāju, ka viņam naudas nevajadzētu būt daudz. Dzirdēju netīšām no vecās Praulienes aizņēmās. Daudz aizņēmās? Nezinu, kā lai es to zinu. Neesmu prasījusi. Ja tev tas jāzina, dodies pēc un uzprasi. Nu, kas ar tevi notiek vispār? Tad. Smējies vien, tevi jau tāpēc neviens arī ciest nevar. Tāpēc Jānis tevi arī pādzen. Jānis mani pādzen? Nē, nu gluži jau tā neteica, vienkārši kaut ko runāja pa aiziešanu. Ko tu neteiksi, ko mani pādzen? Un lai tu zinātu, es pati aiziešu. Un Jānis bija tas, kurš teica, labā strādniece, labi sastrādājušies, lielāku algu došu. Tūlīt patiešu kravāt mantas un šodien aizbraušu. Nē, nu viņš jau man vispār neko neteica. Es ar viņu pat runājis neesmu vispār. Tavām draudziņiem jau varēja pietikt goda prāta un pašam pateikt. Kā mani padzen. Nē, es iešu pati. Jājās būs jauna sieva, jauna valdība. Ko lai es daru? Maisīšos pa kājām. Šodien patiešu kravāt mantas. Ko, Jānis precēsies? Tās tak muļķības. Jāņa māte pati man teica. Jānītis mans drīz ir precēsies. Vedīs mājās Andru Polīnīti. Tāda jauna, tāda smuka, tāda bagāta. Ko ta es? Un pasaki viņam, ka arī es precēšos. Jā, ar ko? Vai tad kandidatūra trūkst? Tad vai ar tevi? No. Izbeidz, tu mani kompromitēji, es taču esmu darbā, es taču esmu formā. Nu formā, vai tad cilvēks formā, Stefan, nevar precēties, ne, mēs tā pučoties. Policistam jābūt ar skaidru morāli. Ak, ar skaidru morāli? Ko tu neteiksi, ko? Kā bija pagājušos Jāņos? Kas tad bija? Tā skaistā pilsētniece, mini augšā, mini apakšā. Un jūs turēs Kādos Jāņos? Ko tu te mūli? Jāņos. Nekā tur nebija. Ai, kur tad tu, policista kungs? Kur tad? Labdien, Jāni. Sveicināti. Policista kungs, Jā. jūs arī mūsu pusē. Vai kas noticis? Nē. Nekas nav noticis, neuztraucieties. Viss kārtībā. Jā, nekas nav noticis. Mēs tikai apspriedām precēšanos, reglamentu un morāli. Vai, Jāni, es nesapratu. Tā ko, vai jūs precēsaties? Neprecos es. Sveiki. Jāni, saka, es nesapratu. Jūs precēsaties vai nē? Ai, neprecēsimies. Tā jau bija tikai improvizācija par precēšanās tēmu. Varbūt kafiju gribēsiet, Juris aizsteidzās, pat nepadara kafiju. Tu zini, Jāni, nebūtu slikti. Nopietnota dieniņa šodien bija. Kur tam policistam bija jāsteidzās? Nu, laikam jau kas briesmīgs noticis. Jāni, tad vai viņš neko neteica? Nē, nu kā neteica? Pateica? Tikai jūs neviena vārda, ni un ni. Valsts noslēpums. Vai, tētiņ, dieviņ, tik traki. Valsts noslēpums. Valsts noslēpums. Dianīt, nu man tad tu vari visu pateikt. Vai te es kādreiz kādam
būtu bildusi nu kaut vienu vārdiņu. Šajā apkārtnē kāds kaļ viltotus divlatniekus. Tak ne pie mums. Ja mums tieši tā. Un Juris Jusītis apbraukā visas mājas un skaita konservus. A, kāpēc tā? Vai te turēt mājās konservus ir kāds noziegums? Ne, nu saproti, konservi paši par sevi nav nekāds noziegums. Bet metāls, no kāda ir gatavoti konservi, ir noziegums. Un tajās mājās, kurās atradīs lielu daudzumu metāla karbu, tajās mājās kaļ viltotus divlatniekus. Vai. Tas gan... Visi tiek turētās domās. Nu, tas gan ir nopietni. Ai, es nepirkšu vairāk tos konservus, ka tik mani netur aizdomās. Dianīt, nu vai tu mani neizjokā? Ne, nu ar tādām lietām nemēdz jokoties. Un nedrīkst nevienam teikt neviena vārdiņa, kā nepaspēja noslēpt lietiškos pierādījumus. Jānis, nu tak par tādām lietām tak nedrīkst nekur visapkārt runāt. Ni, nu nevienam, ni vārdiņa, jā. Nu, zini, nu, ja tikai taisa vai kā. Nu, tak viņa tā kā jāpabrīdina par tiem konserviem. Nu, kaimiņienai vārd, bet citam ni un ni. Ni un ni. Jā, ni. Vai, kādi jaunumi. Kādi jaunumi, viltota nauda. Valsts noslēpums. Ai, kad stāstīšu, neviens neticēs. Vai, Dianīt, tu mani galīgi aizrunājies, aizmirsu, ko te es te nācu. Ak, jā, jums vēstule būs. Te jāparakstās. Tā, vai saimnieces nav? Ak, saimniece, jūs domājat to veco prālieni? Jā. A, ko gan es tu varētu domāt? Dianīta, varbūt es varētu. Varbūt tas prauliņ Jānis jaunu sievu ir mājās atvedis. A, kāpēc jūs tā domājat? Ko man domāt, mīļā? Viss pagasts tak jau par to runā. Kā prauliņ Jānis un tā Leikalnu Andropolīne. Nu, Dianīt, nu kā tad tu savās mājās un neko nezini? Ai, pasniedz. Labi būtu, ka nezinātu. Tev te jāparakstās. Man tā gan tas sieviškis nekad nepatika. Un par mūsu Jānīti. Ko dīvēt saka? Nu, dēļ, ka viņam tāda. Nu, ne naudas dēļ viņš viņu neprecēs, ne. Dažs labs naudas dēļ ir mironi gatavs aprecēt. Nu, ne. Nu, tikai ne mūsu Jānītis. Viņš nav tāds. Viņam pašam savas mantas vot. Paskaties, kāda viņam māja. Vislielākā cūku ferma novadā. Ne. Mantas dēļ neprecēs. Diez vai kas tajā vēstulē ierakstīta. Oi, kaut kas jau tāds, jā. No darba biežas būs atraduši vienreiz man aizstājēju. Dianīt, tevi atlaiž. Ak, nekad nebūtu domājusi, kā ar tevi tā izrīkosies. Jūs tad savā starpā ar to Jānīti, nu tā labi sapratāties. Jānīt, paskaties, vai tas nav jūsu kaimiņš Jopciks, kas pāri kalnam joška tik put vien? Jopciks, būs kārtējo reizi no sievas aizlaidies. Nu, labi. Jānīt! Ai, nemanīju, ka te vēl kāds ir. Ko tu šī te dara? Labi, Jopcikiņš! Kā tev iet? Man labi iet, ka labi, paldies, kā apjautājies. Par ko tu runā? Neesi pārstrādājusies? Jānīt! Nu, ko, Jopcikiņa? Jānīt, man pie tevis liels lūgums. Nu, kāds, Jopcikiņa? Vai viņai te tā jāsēž? Tu jau zini kāds. Nu, nezinu, Jopcikiņ, nu. Nu, nedari tā. Nu, kā, Jopcikiņ? Tu jau zini kā. Nezinu, Jopcikiņ. Ai.
Mana sieva visu naudu noslēpusi. Man nekāpēc viņas pie dvēseles. Zini, smagi, tik smagi, ka jāmirst nost. Nu, zini, tu uzmiršanu absolūti neizskaties. Nu, vai tad patiešām jums mājās neatradīsies ne mazākais graķīts? Kā teikt, profilakses nolūkos? Nesapratu, par ko jūs runājat. Nu, mēs apspriežam medicīniskas dabas jautājumus, saistītas ar pagiru lāpīšanu. Kāpēc tik uzreiz ļauni? Kuram te negadās? Nē, nu, kuram gan negadās, bet brīnumainā kārtā tev pārāk bieži tas gadās. Diānīt, vai te jums tiešām mājās nekā nav, ne lāsītes? Tur tev jau cikiņ taisnība. Mums mājās noteikti ir tā manta, bet tā skopā vecā praliena to mantu nobāž tā, ka pati vairs nevar atcerēties, kurā vietā nolikusi. Tā ka jau cikiņ atvaino, palīdzēt nevarēšu. Zini, sirds tev nav. Un dvēseles ar viņai nav. Tu vispār neesi cilvēks. Tu esi kaut kas pavisam necilvēks. Diāni, tu paskaties, viņš tik slikti izskatās, tak iedot viņam kaut ko. Vēl nokritīs tev uz vietas. Nu, es tev kafiju ieliešu. Jā, Jopcikiņ, kafija. Tāds savāds atgadījums, Jopcikiņ. Pirms laiciņa zvanīja tava sieva un teica, ka tu, Jopcikiņ, aizgāji no rīta uz skūti. Un pats dīvainākais ir tas, ka aizgāji tīrīt mēslus. Mēsli ir, a tevis nav. Vai nav savāds atgadījums, ko? Jopcikiņ? Ai, tu esi galīgi apslicis. Viņam ir drudzis vai kā tam līdzīgs. Nu, paskaties, kā viņam rociņas strīds, nu. Jopcikiņ, es pasteigtos ar to kafijas dzeršanu un roku trīci. Kāpēc? Labdien, mīļastā! Uz redzēšanos, Jopcikiņ! Es arī skriešu. Uz redzēšanos, pasniedzi! Ak, Dievs, cik mūsdienās viss dārgs un cenas tik aug un aug. Vienkārši zemnieciņš drīz vispār nevarēs atļauties iepirkties. Tik atliks, kā mirt no bada nost. Nu jā, te jau izskatās, ka bada laiki nav tālu. Diana, tu labāk pastāsti, kas jums te notika. To vien redzēju, kā no mājas izmetās cilvēki. Teciņus vien uz kaimiņam aizskrēja. Nekas īpašs, kas tevi varētu uztraukt. Jā, te tev ierakstīta vēstule. Būsi atradis vienreiz man aizstājēju. Nē, es meklēju neko. Pati izdomāju iet prom. Un kādam fermā ir jāstrādā. Tu jauno strādnieci sāki meklēt pirms es izdomāju aiziet. Tev vienai bija par grūtu. Bet, ja tev kaut kas nepatīk, es taču tevi neturu. Nevaru gaidīt, kamēr tev vēž galvā izvējojas. Klusu jūs tur abi tā aizvaļā vēstuli. Saimniecīt! Jums tā kā binoklis būtu jāiegādājas ar redzi tā švaki. Dievs apžēlojies par mums un izdari tā, lai mēs tiktu no viņas vaļā uz mūžīgiem laikiem. Amen! Nezināju, māt, ka tev tik liela ietekme debesīs, ka tavs izpilda tik ārti tavas vēlmes. Ew, paskat! Jaunā strādniece atbrauc jau šodien. Vai tu braukt viņai pakaļ? Un es eju kravāt mantas. Dianīta! Lai krāvē viņu. Pirksim no tās trakās vienreiz vaļā. Paskat. Rīziniece. Lūk, tā būs kārtīga strādniece. Apkārtnē nevienam nav strādnieka no pilsētas.
uzreiz var redzēt, kas mēs par saimnieku, ja pieņemam nevis šādu tādu, bet pilsētnieci. Un tad tev vēl tikai apprecēties vajadzētu, un tad dzīve būtu pilnībā nokārtota. Apprecēties? Ar ko apprecēties? Tu jau aiz vecuma galīgi duma palies. Pati nesaprotu, ko runā. Kā par ko? Nu, par Leikalnu Andropolīnu. Tāda jauka, gudra sieviete. Liec tu mani vienēt mierā ar to savu Leikalnu, kaņu tur Andropu. Nu, kas tie par vecākiem, kas bērnam tādu vārdu ielikuši? Sakravājies jau. Vēl ne, bet kravājos. Nu, un kur tad tu tā skriesi? Precēšos. Varēja izdomāt, ko labāk. Redz, skries pasaulē laimi meklēt, pie mums redz lūk par sliktu. Vai tu manu īrnieku neesi kur manījusi? Manījusi neesmu, dzirdējusi esmu. Juris domā, Kāds Juris? Nu, Juris Jusītis, policists. Tā būtu uzreiz teikusi. Mūžīgi putro visu kopā, te vienu, te otru. Normāls cilvēks nekā saprast nevar. Un kas viņam te bija vajadzīgs? Saimnieku vajadzēja. Un pie manis nāca precībās. Jā, un starp citu saimniecību. Policists Juris Jusītis teica, ka tiek ierosināta krimināla lieta sakarā ar jūsu īrnieku. Diana, kā tu tā vari runāt? Viņš kāļot viltotus divlatniekus. Diana, kā tu tā vari runāt par tik izsmalcinātu, pieklājīgu, audzinātu cilvēku? Tas ir nepiedienīgi. Un cik nepiedienīgi ir nemaksāt par īri? Nu, viņš nemaz tā ļauni nedomāja. Kur tāds augsti pacilāts cilvēks domās par tik piezemētām lietām, kā nauda un īres maksa? Es viņam tā uzmanīgi, tā pieklājīgi, tā caur puķītēm mēģināšu ieminēties. Caur puķītēm? Viņam caur puķītēm nekas nebūs līdz. Viņam ar bomi pa galvu tā nesapratīs. Kā tu tā vari runāt par tik izsmalcinātu un smalkjūtīgu cilvēku? Tik smalkjūtīgs cilvēks, ka tik smalki jūt, ka nemaksājas īri var aizlaisties. Beigās pazudīs ar visu nemaksāšanu un goda prātu. Eju kravāt mantas tālāk. Vai, Dieni, kas tas par ārmu? Mūsīnta, iepazīties ar manu māti. Mam, šī nu būs mūsu jaunā strādniece. Ak, cik šeit ir skaisti! Es to tā arī biju iedomājusies. Mēs lauku mājas, aiz logā ābeļdārs baltiem ziediem apstinis. Veca jauka māmuņa. Dzīvošu šeit pēc senču tikumiem. Pati zāli pļaušu, pati mākus jānopļauti. Tikai izkapli nemākos, bet tas taču nekas, vai ne? Un iešu ganībās kā mazā Annele, un govis tik brūnas, mierīgas ar tādām lielām valgām acīm. Mēs kopā nāksim no ganībām un smaržosim pēc mājpuķītēm. Tas būs tik skaisti, tik romantiski. Nu ko, dabūjāt to, ko gribējāt? No jums būs īsta pilsētas speciāliste. Dianīt, Nu, varbūt tu to rombraukšanu varētu atlikt uz tādu mazu brīdiņu, ko... oi, Nu ko, māt, parādi Signes Jankuntai viņas istabu.
Kas te jums šodien notiek, ko? Visi pūši, visi elči. Katrs savā kaktā noklīdis, ko? Kā katrs savā kaktā? Nu, tur pie kults sēž tā jūs, kā viņi tur Sinta. Aprunājos, zini, jauka meitene. Jauka? Nu, Ko neteiksi? Jauka meitene, staigājoša katastrofa. Nesapratu. Kas tur ko nesaprast? Pamatīga pilsētas muļķinīņa ir. Labi, ka vēl paši dzīvi un nekas nav sabrukušas. Viņams tak neko nedara. Nu nekliedz, nu tik traki jau nav. Nekliedz! Būtu jums jābūt visu dienu kopā ar viņu. Jūs ne tikai kliepjos ar šausmām uzsprāgtu. Ko vajag? Glāzi ūdens! Paņem tur. Ar glāzi ūdens jau nekādu skādi nodarīt nevar. Paga. Kam tev tā glāze ūdens ir vajadzīga? Vecā saimniece teica govi padzirdīt, nes ko viņai piedāvāt, parasto vai minerālu ūdeni. Ko jūs neteiksiet? Jauka mīļa pilsētniece, jauka mīļa meitene. Nu netrako, nekas nenotika. Bet tu kliesi it, kā viņa tavu viesus tabu būtu nodedzinājusi. Jūs gribat sagaidīt, kamēr te viss nodegs, sabrūk? Dzirdat, ārā jau kliedz un kaut kas notiek. Toksiskā noplūde! Jāsauc avārijas dienas! No kurienes tev var būt? No kurienes tev var būt toksiskā noplūde? Nesaprotu. Mums pat gāzes balonu nav. Tā, meitenī, tā toksiskā noplūde gadījumā nebija. Cūku kutī! Cūku kutī! Tur tā drausmīgā smaka! Tu domā to smaku cūku kutī, kura ir cūku gūtī? Man liekas, jums tur kanalizācijā aizdambējusties. Jāiztīra. Mums iedreiz arī bija aizdambējusi, bet tik traki nesmirdēja. Es tev tūlīt izskaidrošu, kas tas ir. Kanalizācijas sistēma. Tu, meitenīt, pati būsi kanalizācijas sistēma. Tu paņemsi ķerru, dakšas un pati būsi kanalizācijas sistēma. Tu gribi teikt, ka man pašai būs jātīra no tiem. No mēsliem. Pašai ar savām rokām? Taču ne jau ar rokām, ar dakšām. Jā, un tu pa to smaku neuztraucies, no tās nemirst. Nemirst gan, bet par kropli paliek uz mūžu. Diana! Tu labāk jau ej. Mēs iesim tāpat brītiņa palīgā. Jums visas sūkas pasturukušas. Ārā tāds trakums. Šā savā vaļā tik To gan es nezinu. Es tā skrēju. Es tā ķēru. Pilnīgi no spēkiem esmu izsities. Saimnieks. Nu, vai jums nebūtu kāds Grēkijas, tā teikt, spēku atgūšanai? Rūpa tāds. Tu te man nāc šmagi prasīt. Taisies, ka tiec. Ne, tā nē, es jau tikai pajautāju. Tas ir jāpcikiņā. Jāpcik cūkas, jā! Ei, nu kur jūs palaidat? Sās cūkas sadītas aplokas turī. Ja pasteigsies, sadīsim atpakaļ.
Ak, Jopsik! Kādi, ka tu esi šeit? Tu pasaki man, kas te pie jums par brīnumiem? Cūkas pagalmā, policija arī te laupītāji ko? Nav ne laupītāji, ne policija. Tā trakā izlaidusi cūkas ārā, un mēs te visi tagad arī ganām. Nu, kur tu paliki? Cūkas nav visas pagalmā. Ātri! Es neko. Tieši labāk palīgā cūkas ganīt. Mazājas te visādi un tik barojas no mūsu labumiem. Nu, kur tie mani zābaki? Cūkas pagalmā sūdi pa visurien. Nu, kas te pa noliktavu? Maisās te pa... Vāzes nav. Interesanti gan. Nu, nekas. Par cūkām. Kas tev mēle norīs, vai? Man tas jau te pat blakus. Viņa man šito ņūniece, viņa goda vārdu dēļ. Ko tad tu goda vārdu un neturi savu solījumu? Nu, Zimpēk, šī tādas skriešanas pat mācītājs graķīti ierauta. Kur tu vēl esi? Kur tu vēl tu? Profesionāls dzērājs. Profesionāls tas ir cits līmenis, es vēl tikai amatieris. Nu, lai ir amatieris, vai man Jā, nu. Tu parasits! Šau! Vismaz tev! Tu arī vienkārši! Nē, nu, nevajag uz tam Jopcikam. Nu, īstenībā man jau arī tā pilsētniece. Bet no otras puses mūsu mājās nekad tik jautri nav gājis. O, dzirdat? Nauda top! Nē, nu tu te tā sēdi mierīgi un raudi, man visi darbi jāapdara. Sita, tu mani dzirdi? Sita! Tanku viekšana, tas traktis to nevar izturēt. Nekā traģiska, tas pats, kas diskotekā, tikai varbūt cita sabiedrība. Smejies vien par mani, pilsētā nekā tāda nav. Nē, nu, brīnumi nu gan būtu, ja pilsētā kāds turētu cūkas. Jā, Sinta, lauku darbus tu tad pilsētā neesi strādājusi. Ar ko tu nodarbojies pilsētā galu galā? Es biju šuvēja, tad fabrika nobankrotēja un viss. Šuvēja? Vai cik labi! Man tagad būs plats pie šuvējas. Varēs visu pašu pārtaisīt. Tas ir ļoti labi. Mūsdienās jābūt ļoti taupīgiem. Nē, nu, Sinta to vien darīs, kā tās lupatas lāpīs. Par ko tad ne? Un
vispār? Sīvēns jums pazudis. No šķirnes dārgajiem saimnieks mani sūtīja. Nekur nebūs pazudis. Turpat kūtī. No šķūņa, no aizgalda izmutis turpat kūtī vien būs. Saimnieks arī tā domāja, bet nav nekur. Slikti meklējāt. Tā nav mana vaina. Es neko sliktu neesmu darījusi. Tu vēl te dari? Visi darbi apdarīti, var iet mājās. Apkrāpt mani gribējāt, ja? Ja? Nolīgs bija par naudu un par ēdienu. Tagad es ēdīšu. Neviens pusdienas vēl nav taisījis. Tev būs jāiztiek ar kafiju un sviestmaizēm. Labāka nekā nav. Runā tā, it kā mājās no cepešiem pārtiktu. Oi, pankūkas sadeļu. Пальцем не показывай ничего. Un kur tad tu tik tīrīga? Nomazgāšu arī vakara normu. Siepes ūdeni ietaupīšu. Tagad viss tik dārgs, tās ziepes ar. Nu, ko, saimniec? Es tagad ēdīšu. Nu, ēd, mīļā, ēd. Tā. Ko tu te liec to maizi nostīt? Ieraduši šitā te ar maziem maizes gabaliņiem tikiem. Sviesta jums mājā nav? Nekas ir, tas ir, mīļā mana. Būs jāiztiek ar to, kas ir. Ko tad tu te man dod tagad? Nu, tas jau tā kā labais delma. Nu, kā tad ar sviesta garšu? Kā tad jums jau viss tikai ar to garšu. Jums jau nekā tā kā īsta nemaz nav. Vai maz nebūs? A jums vēl ir? Kārtīgi saēdīšos. Kārtīgi sadzeršos kafiju. Varbūt rītu brokasta nevajadzēs. Tev lielāka krūze nav, saimniec, ko? Jā, uzstājas man šiten te kafīņu, kamēr es to desiņu nogrieztu. Desa gan jums no lētajām, ko? Arī tā var runāt. Mūsdienās viss ir tik dārgs, vai ne? Žēl, ka nevar sēsties arī Jopcika vietā. Nu jā, tu jau to gribētu gan. Ēst un ēst. Nu, tak ņem to lielo krūzi, pati jau gribēja. Vien iekšā, No. Sēdies. Jopcikiņ, ko tu esi piedarījis?
Viņš nozaga cūku. Nezagu, es to jūsu sivēnu. Nozaga gan. Viena šūnīti atrada. Pats piedzēries guļ un sīvēns blakus. Nu nezagu, es jūsu dieva vārds nezagu. Sēdi nost. Tā, sastādīsim tagad protokoliņu. Nu, kā tu taisies to cūku zakt? Ko tu taisies ar šo darīt? Es? Tu. Jopcik, nu kā tu vari? Nu ko tauta tagad runās par mums? Nu, un kā tu tā varēji? Kaimiņus apzet, mūs izputināt. Cietumā viņu, cietumā! Mām, tu pagaidi, nejaucies. Nu, Jopcik, stāsti, nu. Pats taisies šmorēt vai pārdot gribēji? Ne šmorēt, ne pārdot. Es aprunāt, es gribēju. Ej, tu nost. Paskat, mums gudras cūkas. Pat runāt prot. Sēdi nost. Tā, Jopcik, es palūkšu mazliet nopietnības. Tad mums te ir tomēr nopietna padarīšana, tā ir zakšana, nevis kaut kāda cirks ar runājošām cūkām. Jopcik, ko gan tu esi sastrādājis? Tā, nu stāsti, kā nu tu zagi to cūku? Es nezagu, mani piespieda. Viņa. Sieva? Es nu parādīšu tādu! Es tev Tu viņu! Mieru. Tā tad jūs, pilsoni Jopcik, apgalvojat, ka sieva jums lika zakt to cūku, ja? Ne jau zakt. Es mājās visus darbiņus apdarīju. Viņa ar mani neviena vārda nerunā. Man tā kā arī ir sirds krūtīs. Nu, un, zin, ka šito ierau, tad gribas ar kādu parunāt. Gāju, skatos, tu sivēs. Un šik jauki rukši. Man ir kā miega dziesmiņu dziedātu. Nu, un tās viss bija joks? Vai man kāds paskaidros, kas te notika? Redziet, saimniec, lieta ir tāda, ka Jopciks šūnītī piedzēries gulēja, Sivēns blakus, un mēs ar Jāni sadomāju viņu tā mazliet pabiedēt, jā. Labi, tagad man ir jāsteidz. Ja tā padomā, man arī jāskat. Kur tu dzīsies? Jopcik! Es tak parunāšos ar tevi! Es tak parunāšos, Jopcik! Nebaidies, es tak parunāšu! Tikai sirds sāp par nepateicīgo īrnieku. Vēl nav atrasts. Kā ūdenī iekritis.
Cik neskaisti apkrāp cilvēku. Kas to varēja padomāt? Kas to varēja padomāt? Tāds kluss, kulturāls cilvēks, universitāti pabeidzis. Man gan nav žēl. Es jūs brīdināju. Vai es neteicu neaizdot tik lielas naudas summas? Bet vai kāds manī klausīsies? Dieva! Rauliņu kundzei tāpat nav viegli, tu vēl te ar saviem pārmetumiem. Ja ir aitas ar labu vilnu, cērpēji atrodas vienmēr. Iešu skatīties, kā malka gaļa šāvējas. Labi, ka pa to iesku paspējām cūku vēl nokaut. Gaļu gan vēl es neesmu kūpinājusi. Tur tev nekas nevar noiet greizi. Galvenais, lai malciņa neaptrūkstas, pārējais notiek pats no sevis. Galvenais, lai pietiek malkas. Galvenais malka. Jā. Ko tad tu? Joprojām tu sēdi un gaidi, ka tev kāds žēlos. Kas te mani žēlos? Nevienam jau nav mani žēl. Pareizi dara. Tavā vecumā prātam jābūt vēl savā vietā. Padomā, es tagad esmu plika un nabaga. Man vairs nemaz nav mantas, nekā. Kā es tagad dzīvošu? Dzīvosi tā kā visu normāli pensionāri. Kā tad? Kā? Pensijas. Izdzīvot jau es izdzīvošu, bet nabaga es tagad esmu. Plika un nabaga. Tev tagad bagātu sievu vajadzētu. Pārdot mani sagribēju. Kāpēc uzreiz tik ļauni? Es nesen satiku Leikalnu Andrupolinu. Viņai daudz naudas. Radi ārzemēs. Tāda jauka sieviete, tev kā radīta. Jā. Šito pasaciņu es jau kaut kur esmu dzirdējis. Redz, tu jau arī sāc par to domāt. Pārreizi par tādu naudu, tas ir par tādu meiteni, ir jādomā. Par kādu meiteni? Viņa ir pusgadsimtu vecāka par mani. Kur visu pusgadsimtu? Varbūt gadiņus 10, 20. Tu man vecini par sievu gribi iesmērēt. Vai vienreiz rimsies taču? Tāda nauda pūra. Brīnumi gan! Uz mūsu mājām kaut kas tiek stiepts. Parasti notiek otrādi. Nē, tas nav jums, tas ir mans. Kāda vilšanās? Un kas tad tev tur ir? Oi, tā kā man tagad ir pazīšanās ar šuvēju, tas tā kā ir jāizmanto. Man tik daudz labu smuku mantu, tikai drusciņ jāpielabo, drusciņ jāpalaiž plašāk, drusciņ jāieši un varēs valkāt un valkāt. Kode! Tādas kodes! Kodes var izdzenāt. Re, šitos brunčus vēl mana vecmamma valkāja. Vārti tos tava vecmamma nav valkājusi. Tā kā duma, mana vecmamma valkāja reku. Šitā te ir viņas spoda blūze. Ja vēl drusciņ piešūsim, varēs uz bāli vilkt. Jauki. Labās drēbes, vēl varēs valkāt un valkāt. Tur tā lieta, ka drēbes tev ir labās, bet Sinta ir parasta šuvējalīte. Viņa tev palīdzēt nevarēs. Nevarēšu gan. Viņa nav profesionāls restaurators, kādu tev vajadzētu. Man nav tādas kvalifikācijas. Nevajag ar! Kā tikai pa brīvu! Kā tik pa brīvu! Ja tev auklu dotu, tu ik pakārtos to trāpēsi degunu nenorauj! Tev tā
Paliek! Не, я Tu ragana! Tev vajadzētu slotu! Lidot varētu! Dola vispār! Kam man slotu? Es ar putekļu sūcēju lidoju! Tas trakā! Palīgā! Policija mani galēnos! Sinta palīdz, nesanāk. Kas tad jums šodien par svētkiem? Nu, vienam otram varbūt kā arī būs svētki. Nu, kā es izskatos? Labi, kā precinieks. Ak, kungs, nu te jau ar to lejas galvas andrabu. Nē, tik traks jau es vēl neesmu. Starp citu, man tev uzdevums viens. Saplūc man skaistāko. Nē, visu skaistāko puķu pušķi. Un ātri. Dīvaina moda mūsdienās. Tā ka nav mani. Tukiņ nijas. Mēs ar viņu drusku sakāpāmies. Labi izskaties. Centos. Škiņ. Skaists puķipuškis. Kam tas domāts? Leikalnu Andropolīnītei. Tev nepatīk? Patīk. Skaistas puķis. Bet ja Leikalnu Andropolīnītei viņai tādas nepatiks lauku puķis, tik bagātai kundzei. Kam tas domāts? Tas atkarīgs no tā, ko tu man tagad atbildēsi. Ko atbildēšu? Kad tad tur ir ar to tavu precēšanos? Kāda tava daļa? Tu man Ko tu neatbildēji. vairāk domājies par savu Leikalnu Andropolīnīti? Nu, tu man neatbildēji. Precēšos. Un ar ko, ja nav noslēpums? Vai tad kandidatūru trūkst? Taisīšu izsoli, kurš vairāk dos, to ņemšu. Nu, un es arī varu piedalīties. Ko teiks tava Leikalnu Andropolīnīte? Nu, liekaties jūs vienreiz mierā ar to savu Andropolīni. Mēs taču tevi tagad bildinu. Tad tu neesi nometies ceļos un nesaki, sirds mīļā Diānīt, kļūsti par manu sievu. Gribi, lai metos ceļos? Gribu. Ja jau tā, mīļo Diānīt. Sirds mīļo Diānīt. Sirds mīļo Diānīt. Kļūsi mana sieva. Nu, labi. Vai te kāds ir? Kas te tev notika? Stāvi kā sāls, tap spoku ieraudzīja, vai? Bučojās. Ar tevi. Diānu. Oi, a kur viņi ir? Interesanti, interesanti. Ar ko jūs te manā virtuvē nodarbojaties? Man neko, bruņķaini stāsts. Kas saplika mājās gāja, kā puķis? Tur tavs dēls bučojas. Tu te manu dēlu nozākās. Ko tu mani te policija? Policija mani galē nost! Ko tu te stāvi? Es tev avīzīte. Kājiet nos! Nemaisos pa kājām! Nemaisos pa kājām, iet nos! Tiešām te? Mans jāptikiņš dēļ! Apšaulies māja nodegs! Kādas šausmas? Puf! Ir visa būda liesmās! Nu, mīļā, nu to būdu pie mums savu žāvētavā. Es tikai malciņām drusku vairāk pieliku tur kāli, domāju, lai cepas ātrāk Mans jāptikiņš varēja sādegt! Nu nebija jau nemaz tik traki. Nu gan, jāzvan
mana policija tā trakā nodedzinājusi mūsu kūpinājumu, lai sēdina cietumā. Policija nav jāsauc! Policija jau ir klāt! Nu, policista Jānis kungs visu nokārtos. Nē. Šodien es neesmu tā kā policists, tā kā amatpersona, es esmu tā kā viesis. Kāds viesis? Kāds viesis? Es precos. Un es arī. Katrs atsevišķi vai kopā? Precos! Uz to mums atkal jāiedzer. Nenojautu. Es domāju gan, tik skaista meitene, tik jauks puisis, no es zināju, ka sanāks jauks pāris. Atkusti vārna tāda, man ar Andropolinīti viss bija sarunāts. Ko tur daudz runāt? Ja kādas, tad kādas! Apsveicu! Hei, mēs dzeram kāzas! Atkal tu ar to dzeršanu man atmaksā! Par manu labo sirdi, man aiz muguras. Ņemt un apprecēties. Kā tu tā varēji? Pati vainīga. Visu laiku tindzināji. Prēcies! Nu ko, tagad sadomāji, atkal nav labi. Un ko lai es saku Andropolīnei? Man viss jau bija sarunāts. Ak vai, tādi izdevumi! Es tikai avīzīti atnesu. Hei, mēs dzeram kāzas! Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks!